Laba diena visiem! Sveiks, Nil! Kā Jā, nedēļa, kā pirmā Trumpa nedēļa, Trumpa ērā. eh, ārkārtīgi intensīvi. Es biju domājis, ka mēs kaut kādu laiciņu par Trumpu vēl nerunāsim, jo nu, ir tas laiks pāriešanas un kamēr visas lietas tiek nokārtotas, bet negaidīt intensīvas. Viņš sācis ir izvēlēties personālu. Nozīmēt, un ap to ir milzīgs haiss, jo nu, atkal kaut kādā ziņā Trumps nekad nav bijis iepriekš īsti paredzams, bet viņš jau no pirmās dienas pat vēl nestājies amatā, viņš jau ir kļuvis neparedzams. Un daudzas no izvēlēm, kuras viņš ir izdarījis, un respektīvi, viņš nozīmē dažādus, mm, nu, tātad, principā viņš nozīmē savu komandu, pašus augstākos Amerikas amatus, un daudzas no tām izvēlēm ir nu, teiksim, pilnīgi negaidītas. Un dažas ir ar bažām gaidītas, bet nu, arī restīvi, par to ir milzīga diskusijas, visur ir satraukums par dažām no tām pozīcijām. Es domāju, ka par to ir vērts parunāt. Obligāti par to parunāsim, bet pirms mēs sākam iet cauri tām nominācijām, man nedaudz arī pārsteidz, cik tās kaislības turpinās. Tas vēlēšanu kaislību karstums, viņš it kā nav nokritis. Ja? Un pasaule, gan Amerika, gan lielā mērā visa pasaule, kas seko politikai un interesēs, ir sadalījušās tajās nometnēs. Un visas abas puses tikpat kaismīgi turpina strīdēties un ņemties. Un tā it kā vēlēšanas, nu, tas grāds nav īpaši pazeminājies. Ja? Nu, teiksim, un Trumpa atbalstītāji tikpat kaismīgi aizstāv un cīnās un stāsta, cik viss būs labi un cik viss ir labi un tā tālāk. Un katrā Trumpa solī mēģina saskatīt kaut kādus apstiprinājumus tam, kā viss tiešām iet pareizā virzienā, un Trumpa oponenti tikpat kaismīgi katrā solī cenšas rast apstiprinājumu, ka jūs jau redzat, mēs jau teicām. un, un tā kā. Bet to Tā kā enerģiju viņš tiešām arī uztur, jo nu, jāatzīmē, ka tik ātri nozīmēti šie posti nav bijuši nekad iepriekš Amerikas vēsturē. Tostarp viņš pats arī savā pirmajā prezidentūrā neko tik ātri nedarīja. Tur var just tādu, nu, it kā sajūtu, ka ir nu, burtiski nogaidījies uz starta līnijas 4 gadus, un tagad viss šā vaļā. Man, protams, interesē arī no psiholoģiskās perspektīvas, jo kaut kādā ziņā laika tiešām ir maz. Un viņa gadījumā laika ir maz, burtiski tie ir tikai 4 gadi no vienas puses, un no otras arī viņa gadi ir relatīvi maz atlikuši. Un es domāju, vai tas spēlē kaut kādu lomu, kāpēc viss tā, bet nu, sajūta tiešām ir, ka ir kaut kāda atomenerģija krājusies un tagad vienkārši sprāgst ārā pa visām vīlēm, nesagaidot burtiski, nu pat kamēr. Tas amats īsti būs ieņemts. Bet arī visa pasaule jau runā par viņu kā par prezidentu, un mēs jau viņu sākam. protams. Nu, daļai tas arī tāpēc, ka pēdējos mēnešus, jau varētu teikt, Amerikā īsti arī nav bijis tāds nu, spēcīgs prezidenta figūrs. Mēs par Baidenu savukārt īsti vairs nerunājam kā par prezidentu, un viņš ir nu, ļoti izplēnējis figūru, viņš pat vairs neasociējās ar šo tēlu. Jā, bet tas gan man liekas, tā parasti līdzīgi notiek. Un tā. Bet, nu labi, bet kura tad no nominācijām tev tu minēji, ka daudzas neprognozējamas un pārsteidzošas, un tā tālāk, kura tad tev liekas tāda pārsteidzoša un neprognozējama un uzmanības vērta? Nu, vispārsteidzošākā, protams, ir aizsardzības ministra. Šķiet, latviešu tā mēs to varētu tulkot. Tur ir Jā, jā, jā. citādi nosaukumi. Aizsardzības aizsardzības ministrs. Tur ir nominēts kāds, kas tiešām nebija gaidīts. Un to negaidīja arī nu, pašās republikāņu aprindās. Tas nāca, kā zināms, pārsteigums visiem. Tas ir Fox kanāla, respektīvi, ziņu diktors, nu, ne ziņu, viņš ir komentētājs par militārām lietām. Viņš, viņš ir bijis, viņš ir veterāns armijas, piedalījies kājās, bet viņš nekad nav bijis virsnieks, viņš nekad nav ieņēmis nekādu it kā augstu amatu. Kapteinis, jā. Jā, viņš nāca kā pilnīgs pārsteigums. Nu, pirmkārt, tāpēc, ka šo amatu pārsvarā ir ieņēmuši civilie, kas ir bijuši vai nu teiksim, aizsardzības jomas eksperti, tur pētnieki, vai arī ļoti, ļoti augsta ranga virsnieki. Nu, un šajā gadījumā, protams, tāds
Bet viņš ir interesants ar to, un mēs droši vien runāsim arī par visiem pārējiem. Kas iezīmē, kas ir kopīgs visiem tiem Trumpa nozīmētajām nominācijām? Principā viņš mēģina izvairīties no no savas pirmā termiņa kļūdas, kas, droši vien mēs visi atceramies, iezīmējās ar to, ka viņš ienāca, viņš nezināja cilvēkus, viņš nozīmēja daudzus, kuri viņam nebija pazīstami. Labi, un sākās milzīgs hauss, un principā nu, varbūt nesauksim to par nodevību, gluži vai kā, bet nu, tur iekšienē sākās milzīgi daudz nesakritību, un viņš nevarēja nu, nekādi panākt it kā to savu vēlamos rezultātus. Izskatās, ka šobrīd viņš mēģina ļoti aktīvi no šīs kļūdas izvairīties un nozīmēt sev pilnībā lojālus. Nu, principā mēs runājam par tādiem Trumpa lojālistiem, kuri ir bijuši lojāli viņam un izturējuši šo lojalitātes pārbaudi Baidena 4 gadu valdīšanas laikā, tā varētu teikt. Nu, principā, jā, tas ir tas primārais. Izskatās. Kāpēc ir izvēlēts šis te konkrētais, nu, tātad Fox ziņu komentētājs bez īpašas kādas pieredzes, gan, nu, principā, ārkārtīgi grandiozas nozīmes amatam, respektīvi ASV lielākās pasaules armijas tātad, vadītājiem tie ir 2 miljoni karavīru vispār. Tas ir arī milzīgs cilvēku skaits. Nu, un kāpēc tas ir svarīgi? Protams, tu droši vien runāsi pēc tam par to, ko tas Ukrainai var nozīmēt, bet tam ir nozīme Amerikas iekšpolitikā šobrīd. Tāpēc, ka viena no lielajām bažām patiesībā ir par to, ka Amerikas Trumps varētu mēģināt politizēt ASV armiju. Nu, proti, ASV vispār ir tāds zināmā mērā izņēmums. Viņiem ir ļoti veiksmīgi izdevies uzturēt ļoti labu armiju, kas uzvar visus karus, tur, kur viņas vai pārsvarā labi cīnās karos, kur viņas sūta, bet viņi nekad nav iekšienē radījuši kādas nekārtības vai nekad nav izrādījuši nelojalitāti um, pārvaldībai, administrācijai, politiskajai varai. Un tas ir bijis viens no tādiem Amerikas stabilitātes stūrakmeņiem. Un tas, ko saka varbūt Trumpa pretinieki, tagad ir, ka nu, ar šādiem postiem un tas, ko Trumps mēģina panākt, ir palielināt politiskās varas ietekmi armijā, kas, protams, nu, visus amerikāņus ārkārtīgi. Tā ir ļoti svarīga lieta. Un tur ir zināms iemesls, kāpēc viņš to var darīt. Trumps gribēja iesaistīt armiju savā pirmajā prezidentūrā. Viņš gribēja iesaistīt armiju pāris reizes iekšpolitikas it kā stabilizēšanā. Armija vienmēr spēja izvairīties no tā, kā, lai viņš mēģināja panākt, lai armija aktīvāk iesaistās nemieru apspiešanā. Viņam bija doma par to, ka varētu iesaistīt armiju tostarp pēc vēlēšanām. Tur, protams, nu, tas viss tika un tagad ir tas it kā ir viens no tādiem lieliem riskiem. Mm, nu, bet var arī saprast, kāpēc viņš ir izvēlējies šo te personāžu, jo viņš ir ļoti liels, ļoti stiprs un ļoti bargs. Viņš ir tas, ko angliski sauc tough, nu, tāds kārtīgs vīrietis, vecis, tā varētu izteikties. Trumpam ļoti patīk šādi karakteri. Tur sakrīt tā personība, viņš ir pilnībā lojāls Trumpam. Nu, tad līdz ar to tur tādas ļoti negaidīta, bet interesanta nominācija. Tad nu, noteikti vērts par to parunāt. Es uzreiz gan arī pateikšu, ka man personiski visvairāk interesants ir veselības ministrs, par kuru runā vismazāk, par to droši vien vēlāk. Bet, nu jā, centrālais Jā, nu pārsteigums ir aizsardzība. par aizsardzības ministru. Nu, jā, nu, es tagad paskatījos tur kaut kādas viņa intervijas un tā tālāk. Pīts Hagertīs. Nu, man var saprast to Trumpa un domu, jo viņam ir stipra dienas kārtība tajā, kā izbeigt armijā jebkādu tur vokismu un, nezinu, tur visādas brīnums ar nezinu, dzimumiem. Un tā viņš ir pret sieviešu, ļoti konservatīvā veidā pret sieviešu, jebkādu dalību, teiksim, tur kaujas misēs tā tālāk. Tur ir kaut kāda tāda konservatīva dienas kārtība viņam un skaidrs. Tas, kas, nu, protams, mulsina mani, nu, kā jau es esmu daudz iepriekš teicis, mani interesē tikai Ukraina un attiecīgi Baltija un NATO un viss šis. Nu, tā tad, kā tu pilnīgi pareizi saki, tā tad pasaulē lielāko militāro budžetu, kurš sastāv pusi no visas pārējās pasaules. Respektīvi, amerikāņu militārais budžets ir lielāks nekā visām pārējām valstīm pasaulē kopā.
Nu, un tā tad lielāka, stiprāka armija un tā tālāk. Un šis tagad ir to darījis cilvēks, kuram nav nekādas pieredzes menedžmentā. Nu, kurš nav nekad neko vadījis vispār. Nu, viņš tagad vadīs kaut ko tik grandiozu, ja? Un tā tālāk. Nu, parasti tā nedara. Parasti tā nedara, parasti tas nešķiet prātīgs lēmums. Nu, teiksim, viņam būtu grūti izturēt konkursu, vadīt kaut kādu mazu firmu. Nu, viņam nav, nu, viņš var būt ļoti talantīgs cilvēks, viņš nezina. Nu, nē, nu labi, es paklausījos visādas tādas intervijas. Nu, viņš tāds, nu, kā lai saka, nu, normāls čalis. Nu, es ar normālu čaļa visādām domām par politiku un tā tālāk. Nu, ar tāda, nu, Twitterī tādus var atrast, teiksim, miljonus. Ja, teiksim, nu, viņam ir savu viedokļu par visu kaut ko. Tieši tādi viedokļi kā cilvēkam, kuram nekad ar to nav bijis nekāda sakara. Nu, teiksim, un tā tālāk, kurš nekādas detaļas, nu, kaut kāda tur tāda. Ukraiņas sakarā tas nav, protams, nu, jo tā tad mums ir interesanti, galvenokārt interesanti, nu, kas attiecās uz mūsu dzīvi un Ukraiņu. Mūs interesē tātad ārlietu ministrs Rubio, mūs interesē Nacionālās drošības padomnieks Volts un šis aizsardzības ministrs Hagertīs. Nu, tie ir trīs paši galvenie. Un tad vēl, nu, protams, Sijā un tad vēl Tulsī Gabārdas amats. Nu, teiksim, tie ir tie pieci amati, nu, kas mūs tieši skars. Nu, nu, vēl tagad viņš gan nozīmēs, viņš vēl nav nozīmējis, bet tā tad mēs zinām, ka būs jauns amats, būs speciālais vēstnieks Ukrainas jautājumos. Nu, teiksim, Ukraiņas sarunu jautājumos, tad būs speciāls amats, speciāls cilvēks. Mēs nezinām, kas tas būs. Tas ļoti interesanti un svarīgi, kas tas būs. Bet tā tad bez šī, nu jā, aizsardzības ministrs, pie tā mēs zinām iepriekšējais aizsardzības ministrs Lloyds Ostins. Ja? Viņš bija ļoti svarīgs attiecībās ar Ukraiņu. Ja? Regulāri brauca, bieži bija Kijevā, nemitīgā kontaktā sarunās, ja teiksim, par to, kādu palīdzību, cik palīdzību, kur, kā tehniskie visi jautājumi, teiksim, Rāmsteins formātu būtisks. Nu, mēs jau nezinām, vai Rāmsteins formāts vēl saglabāsies, bet nu, ļoti svarīgi, aizsardzības ministrs ir svarīgs. Nu, kā lai saka, nu nezinu, dzīvosim, redzēsim. Jā, teiksim, te grūti kaut ko pateikt. Es neatradu viņa nekādus īpaši izvērstus izteikumus tieši par Ukrainu, un tā, jo viņš, un tā. Nu, labā ziņa, nu, droši vien tā tad pēc kārtas, nu tā tad Rubio, aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs, viņu supersvarīga mums tā tad, nu, visā šī kontekstā pozīcija. Nu, saukt viņu par Ukraiņas draugu nevar nekādā gadījumā, nu, teiksim, bet nu, viņš ļoti pieredzējis politiķis, ļoti izglītots, ļoti zinošs, nu, teiksim, tāds. Nu, nav kaut kāds šāds nejaušs cilvēks no komentētāja par, nu, teiksim, tā, tieši otrādi, nu, teiksim, ilgi strādājis Vašingtonā. Nu, es domāju, ka, teiksim, nu, tā ir, tā, nu, ņemot vērā visu kontekstu, tā mums ir, tā ir salīdzinoši normāla izvēle, un tā nav nekāda katastrofa, ja, un tā, es domāju, nešaubīgi profesionāls cilvēks, nu, un tā. Viņš, starp Nu, citu, bija Trumpa kritiķis pirms tam. jā, nu viņas 16. startēja. Jā, jā. Viņi 16. startēja viens pret otru, jā, un tā, un tad viņš, protams, ļoti Trumpu smagi kritizēja, bet, nu, redz, kā tas viss tā ir, jā. Nu, tas Mike Waltz, Nacionālās drošības padomnieks, arī atslēgas pozīcija. Super svarīga šajos jautājumos pozīcija. Nu, un principā arī sakarīgs. Nu, restīvi arī diezgan šķiet adekvāts. Arī nesauksim par Ukraiņas draugu tieši, bet, nu, vispār, nu, tajā, kā viņš analizē situācijas, kā viņš runā, nu, var redzēt, ka viņš, nu, vispār orientējas tēmā un, nu, katrā ziņā arī nav nekāds nejaušs cilvēks un principā arī viss varētu, nu, tā, plus mīnus, tur neko, nu, tā sliktu negribās teikt. Nu, bet tas arī te manas labās ziņas arī beidzās, ja? Un tā tālāk. Tulsī Gabārdā pilnīgi kā var kaut ko tādu izdarīt. Kā var kaut ko tādu izdarīt? Tā tad Tulsī Gabārda būs Nacionālās izlūkošanas komitejas vadītāja vai direktora. Tas ir orgāns, institūcija. Tiem, kas vienkārši, tas ir super svarīgs amats.
Tā ir institūcija, kur izveidoja pēc 11. septembra. Restīvi, kad viena no atziņām, analizējot 11. septembri, bija tā, ka tā tad Amerikā ļoti daudz, vairākas lielas un vairākas mazas izlūkošanas dažādas aģentūras. Un analizējot 11. septembrī, izrādījās, ka bija kaut kāda informācija tur, un bija kaut kāda informācija te, un bija kaut kāda informācija bija. Bet nekur tas nenonāca vienās rokās, un nekur no tās informācijas, kas ir, netika izdarīts kaut kāds secinājums, ka te ir kaut kāds reāls drauds, ja? Un ka te kaut kas notiek. Tika izveidota jauna šī Nacionālās izlūkošanas komiteja vai direktorāts, kura uzdevums, kurā saplūst informācija no visām izlūkošanas aģentūrām Amerikā. Un tad tiek analizēta un apkopot un pasniegt prezidentam. Visa informācija pie prezidenta nonāk caur šo te orgānu. Ok, tā tad restīvi. Bet vēl vairāk, un arī atgriezeniskā saite. Viņi arī formulē uzdevumus. Viņi arī formulē uzdevumus visiem kaut kādu virzienu, jo tad viņi redz visu, tad viņi var iedot attiecīgi uzdevumu, piesakojiet no šim jautājumam. Ja? Visām dažādajām aģentūrām. Ja? Jo katra dažāda aģentūra arī neredz pilnību. Teiksim, tur CIA ir, viņiem varbūt nezinu, tur. Viņi ir savērvējuši Šoigu, un tas viņiem ziņo, ko Putins teiksim, tur domā, un tā tālāk. Tad, teiksim, tur NSA, teiksim, viņi skatās satelīta sarunas, viss kaut kas tur tehniski, kas tur notiek tā tālāk, un tad vēl tur, teiksim, nezinu, tur flotes izlūkdienas, tur, teiksim, nezinu, tur skatās, kā zemūdens izmaina kursus, ja, teiksim, un tā tālāk. Un viņi nezina, teiksim, tie, kas seko zemūdenēm, nav lietas kursā par to, ko kaut kāds Putina pavārs, teiksim, ziņo, tur CIA, vai kaut kā tā. Tas sanāk vienā veidā, bet tad, ja mēs zinām, ka tagad, teiksim, Nacionālās drošības izlūkošanas komiteja to visu redz, un tad viņi attiecīgi arī dod uzdevumus. Mēs redzam bīstamību vai risks vai kaut kas ļoti interesants ir tur un tur. Visiem tagad pagriezt savus, nezinu, tur satelītus, visiem savus aģentus, visiem dot šo kaut kādu uzdevumu. Super svarīgs amats. Viņu ieņemt, tā tad ir 22. gada ieraksts. Ārsim citu, tā ir laba tēma. Jāatcerās parunāt par to Krievi, kā reaģē Krievu mēdī, kā šo visu nedēļu ir darbojušies. Tas ļoti interesants jautājums. Bet, restīvi, ir 22. gada ieraksts, kur Krievi vienkārši to Tulsī Gabardu. Viņi tagad strīdās, tad debata pie Solovjova, vai saukt viņu par mūsu draudzenīti vai par aģenti. Ja? Viņa ir tāda atklāta Putina atbalstītāja. Ja? Protams, viņi tā nekad nebūtu teikuši, ja viņi zinātu, ka viņi kādreiz tik augstu nonāks tādā amatā. Ja, teiksim, viņam tagad jādomā, kā viņu piesakt. Bet, restīvi, atklāta, vienkārši atkārto visu, teiksim, Russia Today, vienkārši tā kā vārds vārdā visu, teiksim, tur, viņi tur. Man šķiet, ir svarīgi pateikt, ka viņa nerunā atklātā tekstā, ka viņa atbalstītu Putinu tieši, bet tas, ko viņa dara, jā, viņa pārpublicē savos sociālos tīklos bieži viens pret vienu, tevis minēto Russia Today un citu. Un visa tā pasaules aina, restīvi, apmēram, kā kara Ukrainā, sāka rietumi un viss kaut kas tāds. Un, tur katastrofa pilnīgi. Un otrkārt, viņai arī nav nekādas pieredzes tam darbam, vispār nekādas. Ja? Un viņas arī tur pieredzē, nekāda. Un tā, nozīmē tādu cilvēku tādā amatā. Tas ir mulsinoši, maigi izsakoties. Vienkārši mulsinoši. Vēl mulsinošāk būs, ja senāts to apstiprinās. Un tā. Bet ļoti iespējams, ka apstiprinās, jo ļoti izskatās, ka tas ir lojalitātes tests arī senātam. Kā saka. Jā, bet vēl viena versija ir tā, ka tas izklausās nedaudz pēc konspirācijas, vai arī pēc domāšanas pārāk sarežģīti, bet viena no versijām ir, ka šie ir tādi it kā māņu manevri. Vismaz daži no kandidātiem ar domu, ka senāts varētu noraidīt, teiksim, pirmo kandidatūru un tad apstiprināt nākamo, to īsto, kas nav publiski vēl pausta. Tādas runas arī klīst, vai tas tā tiešām ir? Un vai Trumps tik strateģiski domā, mēs to teikt arī nevaram zināt, bet tur ir interesants jautājums par to, kā viņš nozīmē šos cilvēkus. Un, ir zināms, ka viņam ir savs patērns, kā viņš rīkojas. Viņš uzklausa ļoti mazu, šauru cilvēku grupu, kas parasti ir dažādi cilvēki, kas ir ļoti lojāli viņam. Bet bieži nesaistīti ar tām konkrētajām tēmām. Restīvi, tie ir viņa biznesa partneri, piemēram, ar kuriem viņš var aprunāties par šādiem jautājumiem, vai vēl kaut kādi cilvēki, vai Ilons Masks. Jā.
Un te viena no idejām ir, ka patiesībā viens no visnozīmīgākajiem postiem būs nevis šie te ministri visi, bet Baltā nama, respektīvi administrācijas vadītājs. Tas, Sūdzībās, jā. viņš principā veido Viņa, dienas viņa, kārtību. Viņa veido pareizi. dienas kārtību, jā, Jā. un tāpēc, ka Trumpam ir tendence pieņemt lēmumus atkarībā no tā, ar kur viņš tajā brīdī ir runājis, pēdējo, tad nu, šim te postam, nu, šim te cilvēkam varētu būt fundamentāli. Tas, starp citu, nedaudz līdzīgi kā te ir tāda vēsturiska paralēla ar Staļinu. Mēs atceramies, ka Staļins, starp citu, šādā veidā ieguva varu. Viņš ilgus gadus darīja tieši šo. Viņš bija sekretārs, kurš koordinēja dažādas tikšanās, nu, respektīvi, koordinēja partijas to. Kustību, un līdz ar to gan ieguva kontakts, gan arī varēja sabīdīt visu to, kas viņam vajadzīgs pašam, esot it kā fonā. Nu, tā Bet tā. administrācijas vadītājs vienmēr ir bijis super svarīgs cilvēks. Vienīgi mēs par to Sūzību maz zinām. Nu, patiesībā Jā. īpaši par viņas kaut kādiem politiskiem uzskatiem mēs ļoti maz ko zinām, lai neteiktu, ka neko nezinām. Un tā. Bet par to Jā, ministru, tu teici par to aizsardzības. Es domāju, ka patiesībā mans minējums būtu, ka patiesībā viņa loma pirmajā periodā būs diezgan maza. Nu, it sevišķi Ukrainas kontekstā, nu, pirmkārt, ir praktiski, kamēr viņš sapratīs, kur viņš ir nonācis un kā navigēt tajā visā. Bet, manuprāt, nu, Trumps šobrīd tā ir viņa tēma. Un Trumps mēģinās kaut ko ar to darīt, kaut vai tāpēc, ka Trumps dara visu to, kam tiek pievērsta uzmanība. Un Ukrainai šobrīd viņa kontekstā tiek pievērsta. Es domāju, ka mums ir, ja mēs varam rēķināties, ka, nu, kas ir Trumps, principā viņš jau nav politiķis, viņš ir uzņēmējs, un otrs viņš ir šovmenis. Man nu liekas, ka labi. Nu, viņš ir politiķis. Nu, kā tu politiķis cilvēku, tādā kurš ziņā. divreiz ir uzvarējis prezidenta Nē, vēlēšanas, nē, nē. teikt, politiķis? Protams, nu, formāli, ja es domāju pēc personības profila, nu, teiksim, viņš nav noteikti karjeras politiķis, un viņa domāšana nav tāda. Viņa domāšana ir uzņēmēji un šovmeņi. Tās ir divas lietas, ko viņš visu mūžu ir darījis arī visilgāk. Viņš ir bijis uzņēmējs un šovmenis. Ļoti veiksmīgs, starp citu. Un es domāju, tas mums palīdz saprast, kādas būs tās prioritātes. Un tā šovmeņa daļa ir tā, kuras dēļ viņš šobrīd nodarbosies ar Ukrajinu. Nu, tas varbūt izklausās drusku skarbi, bet es domāju, viņš to darīs. Mēs redzējām, ka viņš darīja līdzīgas lietas pirmajā prezidentūrā, piemēram, ar Ziemeļkoreju. Nu, viņam patika tāda šova sadaļa, kurā viņš uzņemās teikt atrisināt kaut kādu milzīgu pasaules kataklizmu, kuru neviens cits līdz tam nav spējis izdarīt. Es tikai pievērsīšu uzmanību tam, ka viņš tiešām tā uzņēmās, izdarīja. Viņa plāns izgāzās, un Izgāzās, nekas jā. nenotika. Un Nu, nekas nē, nenotika. es neteiktu, ka izgāzās. Viņš aizbrauca, bija bildes, bija šovs, nu, no šova perspektīvas. Tad tur kaut kas notika, un tad viņš zaudēja par to interesi. Es domāju, Tāpēc, ka ka Kims atteicās no viņa jā, piedāvājuma, kas ir tieši tas, kas mums draud arī Ukrainā. Ja? absolūti. Jā. Viņš bija izgudrojis kaut kādu ideju, kura viņam likās saprātīga, proti, piedāvāt ārkārtīgi daudz naudas, izvilkt Ziemeļkoreju no bada un nabadzības un visu šitā te, un tā tālāk apmaiņā pret, nu, teiksim, atbruņošanos un visu to te un tā. Kas izklausās, nu, savā ziņā loģisks, normāls plāns. Ja, teiksim, katram, nezinu, valsts vadītājiem, kuram rūp savas tautas, teiksim, ka viņa tauta nav badā. Tikai Kimu tas neuztrauc. Viņa tauta ir badā. Tas ir cits jautājums. Attiecīgi viņš noraidīja šo muļķīgo piedāvājumu. Es izglābtu savu tautu no bada un no tā tālāk. Nu, un kas? Nu, viss cauri. Nu, teiksim, un šeit mums draud ļoti iespējams līdzīga situācija. Nu, teiksim, viņš izteiks Putinam kaut kādu piedāvājumu, Putins viņu aizsūtīs, nu, tā vai citādi noraidīs šo piedāvājumu. Un mēs esam pirmajā lauciņā. Nu, kas tad būs? Un tas, ka cilvēki saka, nu tad viņš tur apbruņos Ukrainu līdz zobiem un tā tālāk un tā joprojām. Nu, iespējams, bet kā tas iet kopā ar viņa paša to, ka Amerikai jāizvairās no visiem kariem, un tas ir arī šo te nozīmēto cilvēku. Nu, tā ir bijusi ideoloģija daudz, nu, tā tad neiesaistīties karos, atturēt Ameriku no iesaistīšanās svešos karos un tā tālāk un tā joprojām. Es Šeit domāju, ka viņam ir ir vēl jāizvēlas, viens. vai karot, iesaistīties karā daudz vairāk nekā Baidena administrācija. Nu, vai neko. Viss turpināsies. Baidena administrācija mums liksies, nu, teiksim, saprātīgs un normāls risinājums. Bet Ja es Putins domāju, nepiekritīs piedāvājumam. tur ir, es domāju, ka tev ir taisnība par to, ka tas visticamāk būs tieši tā, kāds būs, ka viņš brauks un mēģinās to dīlu noslēgt, un tas visticamāk būs nepārāk veiksmīgs. Mana versija ir, ka viņš vienkārši zaudēs par to interesi, tāpēc, ka Ukraiņa jau tā viņam Jā. nav pārāk interesanta lieta.
un viņš pievērsīsies lietām, kuras viņam interesē vairāk, proti, savai Ja? biznesmeņa Nu, sadaļai starp, un Ķīnai un visam pārējiem. Un Un tad, Izrēlai un jā, Irānai un mēs Izrēlē. redzam ļoti skaidru politiku Izraels sakarā. Ja? Ir nozīmēts vēstnieks, viņš pats ir daudz izteicies tā tālāk. Ir skaidrs, ka tur ir pilni, nu, tāds tiek signalizēts simtprocentīgs atbalsts Netanjahu, ja, un tai politikai, un nekāda Palestīna, un vispār nu, viscietākā līnija, ja, teiksim, un tā. Izrēlā mēs tur redzam ārkārtīgi skaidru, ārkārtīgi izlēmīgu, nu, teiksim, viņa politikas, atšķirībā no Ukrainas, kur vēl visi jautājumi priekšā, tur viss ir skaidrs. Ja. Bet vēl pēdējais teikums par tiem administrācijas nozīmējumiem. Viena lieta šiem mums trījiem cilvēkiem ir visiem svarīgajiem mums nozīmējumiem ir kopīga. Viņiem ir kopīga, respektīvi, tie visi ir cilvēki, kuri uzskata, ka Ķīna ir galvenais Amerikas draugs. Mhm. Respektīvi, viņi absolūti atbalstot to dziļi nostiprinājušos izpratni, teiksim, noteiktos nacionālās drošības aprindās, īpaši Amerikā, ka Amerikas galvenā problēma ir nevis Krievija. Amerikas galvenā problēma ir Ķīna. Īstais drauds ir Ķīna. Un jāvelta visi spēki nu, teiksim, šī drauda mazināšanai un vispār tādā Ķīna. Un Krievija nekādā veidā tur nav būtisks, nu, teiksim, tāds. Ar to tā nav prioritāte. Tā nekādā gadījumā nav prioritāte. Prioritāte ir Ķīna. Ļoti svarīgi ir tuvie austrumi, nu, un Ukraina vienkārši ir solīts kaut ko darīt, nu, kaut ko darīsim. Um, ne, baidos visticamāk, ka vienkārši nekas nebūs nekāda rezultāta. Nu, restīvi, karš tāpatās turpināsies un tā tālāk. Otrs variants ir, ka viņi panāks vienošanos ar Putinu. Ja Putinam, teiksim, tā ekonomiskā situācija vai naftas cena vai kaut kas spiedīs, tad visticamāk tā būs Ukrainai un mums ļoti slikta ziņa. Bet šī sakarā es nezinu, vai tu pasakoji, bet es ar ļoti lielu interesi skatījos Krievijas mēdīs šonadēļ. Tā ir ļoti laba tēma, un tā tālāk. Sākās viss pavisam īpatnēji. Sākās viss pavisam īpatnēji ar to, ka tā tad centrālā televīzija prime time palaida nu, tā tad garu sižetu, kurā viņi ņirgājās par Melāniju. Nu, kā? Nu, jā, vissliktākajā iespējamā veidā. Mhm. Nu, teiksim, rādīja viņas kailbildes no jaunības. Tur, nu, apmēram tāda, ka tāda vieglas uzvedības sieviete tagad būs pirmā lēdija, un kas tas viss ir. Tad, nu, visaizvainojošākā, nu, cik nu bez rupjiem vārdiem, nu, viņi tā it kā, ja, nu, ar kaut kādu pretenziju uz eleganci, bet, nu, restīvi nu, tāds ārkārtīgi aizvainojošs, nu, teiksim, es domāju, Trumpam un Melānijai sižets. Un, nu, nav nekādu šaubu, ka Krievijas valsts centrālā televīzijā šāds sižets žurnālisti neizdomā paši. Vienkārši apdirsīsim pirmo lēdiju Amerikas. Nu kā, viņas tur nošaus vienkārši. Nu, viņi sēdēs cietumā 30 gadus, ja kaut ko tādu izdarītu un nesankcionētu. Ja? Skaidrs, ka tas ir, nu, tas ir kaut kāds signāls. Ja? Un tas signāls bija tāds rupšs. Nu, viņš ir ļoti agresīvs, ļoti rupšs, ļoti tāds. Ne? Kas ārkārtīgi, nu, savā ziņā negaidīti un pārsteidzoši. Ja? Un tā. Te es pievērsīšu uzmanību, ka vienlaicīgi ar šo bija kaut kāds interesants, droši vien pamanīja incidents ar to, ka it kā ir bijis zvans, sazvanīšanās starp Trumpu un Putinu, Mhm. kur Trumps esot teicis, tu tur neeskalē tajā Ukrainā, man tur vispār atceries, tur vispār ir flote un kas tur un spēki Eiropā un vēl kaut ko tur un kaut kas tāds. Un pie tam to ziņoja Washington Post un Reuters. Un, tur visādi cienījami tādi mediji, kas to pirksta to īsti neizzīda. Ja, teiksim. Tad Peskovs, Putina pressekretārs, pēc pāris dienām teica, ka nekā tāda nav bijis. Nekāda zvana nav bijis. Muļķības, pilnīgs fake news. Kas ir neparasti. Nu, un tālāk nekāda no Donalda Trumpa nekāda apstiprinājuma tur nekas nesakoja. Tā tālāk. Kas liek domāt, ka patiesībā visticamāk ir kaut kur pa vidu. Nu, restīvi, kaut kāda komunikācija noteikti bija. Varbūt tas nebija zvans tieši starp Trumpu un Putinu divatā. Ja? Varbūt, nezinu, varbūt tas bija Ilons, kurš piezvanīja un kurš, nezinu, tagad ar Irānas pārstāvjiem tiekas, un kurš Zaļenska zvana klātbūtni piedalās zvanā, ja? Kurš restīvi ir ļoti involved un kuram mēs zinām, kurš sazvanās ar Putinu. Varbūt tas bija kāds cits, droši vien kaut kas tāds bija, un acīm redzot, tas bija kaut kas tāds. Tas vēstījums tur ir bijis kaut kas tāds, kas Putinu acīm redzot, Putinam vajadzēja parādīt, ka jūs ar mani tā nerunāsiet.
Nebūs te nekādi. Nu, jūs man neko nediktēsiet, jūs man nekādus tur, noteikumus nestādīsiet, jūs man nemācīsiet eskalēt, neeskalēt. Vispār, teiksim, tādā veidā. Tā. Visticamāk, es domāju, teiksim, tas Melānijas sižets ir kaut kāda atbilde uz kaut ko tādu, nu, teiksim, kas notiek aizkulisēs un tā. Pēc tam seko ārkārtīgi arī interesanti Patruševa intervija komersantā. Patruševs tā tad ir, nu, nezinu, 30 gadus vadījis visus, nu, restīvi spēcdienestu, nu, tad, nu, bijis Putina labā roka spēcdienestu un FSB un drošības padomu un tā tālāk un tā joprojām. Labi, viņš tagad tā kā tādā puspensijā, lai gan arī ir oficiāli padomnieks un tā tālāk. Uh, un viņš stāsta tajā intervijā, ka Trumps ir uzvarējis vēlēšanās pateicoties, nu, mēs visi saprotam, viņš saka, pateicoties noteiktiem spēkiem. Nu, un viņam tagad nāksies, nu, kā saka, šo spēku priekšā, nu, atstrādāt to, kas, nu, kā saka, kas pienākās. Un, ja ne, nu, vispār Amerikā tur cik prezidenti ir nogalināti tur un tā, tur drošības dienestiem Amerikā liels izaicinājums skatīties, kā viņi tur tā, lai viņi nenošauj un tā. Un ārkārtīgi tāda, un viņi iztulko to, viņi vēl parūpējās to tas, pēc tam iztulko angliski, tur vēl viņi parūpējās, lai tā ziņa aiziet, ja, un tādā. Nu, tāds ir sākums. Bet tagad pēdējās dienās viss strauji mainās. Tagad pēc šīm te nominācijām pēdējām, Um, nu, viņi tur vienkārši nu, neslēpj savu prieku, cik šīs nominācijas ir brīnišķīgas, cik šie visi cilvēki ir brīnišķīgi, cik tas viss ir ideāli Krievijai un tā tālāk. Un tā joprojām. Un vienlaicīgi vēl Masks, Ilons atsevišķā līnijā, to viņi vienkārši dievina. To viņi vienkārši visu laiku dievina. Nu, pret to viņi izturās, nu, faktiski viņu kā pret prezidentu. Masks teica to, Masks teica šito, Masks uzskata tā, es to ar vislielāko cieņu un tā. Ļoti interesanti, un es domāju, tas kaut kādu ir interesanti sekot, kā viņi uztver šo te, teiksim, notikumu un kā viņi uz to reaģē. Bet taisnība, tas, kas ar to Melāniju notika, to es arī īsti nesapratu. Man arī teikt, vēl nav īsti laba tāda skaidrojuma, kas droši vien tā taisnība, jā, vai iespējams tāda pozīcijas paušana. Protams, ka tagad ir ļoti izšķirošs brīdis, un šis ir iespēja lokus, jā, kurā tās pozīcijas izkārtojās pa jaunam kaut kādā ziņā, un ir svarīgi iezīmēt savu vietu, bet principā jau tu nedaudz sāk runāt par to Ķīnas lomu, kur viss fokus būs uz Ķīnu. Ukrainai un Krievijai tur ir zināmā mērā diezgan liela iesaiste, un tādā mērā, ka Amerika šobrīd ļoti nopietni domā par to, kā nepieļaut Krievijas gravitēšanu un alianses izveidošanu ar Ķīnu. Nu, ja? Un tas būtu ļoti nevēlams scenārijs, ja sevišķi, ja tajā aliansē pievienotos vēl Irāna. Ziemeļkoreja, nu, tāda tipa veids. Un es domāju, ka patiesībā mēs redzēsim mēģinājumus un domas par to, kā tomēr Krieviju saglabāt kaut kādā ziņā rietumu perifērijā. Tieši tikai tā iemesla, lai Amerika, nu, jo tas ir lieta, ko viņi redz kā apdraudējumu. Milzīgi, nu, bet Precīzi. objektīvi ir. Jā. Nu, un Bet, vēl viens iemesls jā. noslēgt dīlu ar Putinu, atdot viņiem, ko nu viņš grib, un visus pārējos Ukrāņus pirmkārt piespiest šo vienošanos, kā saka, parakstīt aiz bezcerības un tā joprojām. Bet, starp citu, ņemot vērā, ka Latvijā tomēr arī aktuāli ļoti daudz mēs runājam par Izraels konfliktu, es domāju, ka ir vērts vismaz īsi pieminēt šo Izraels vēstnieku nozīmēto, jo tā arī ir ļoti interesanta personība. Restīvi Arkansas gubernators, nu ļoti labi pazīstams republikāņu aprindās, tāds politiķis, kārtīgs ar stāžu vispārējo. Kas ir interesanti, viņš ir arī baptistu mācītājs un baptistu, nu, Amerikas izpratnē, baptistu mācītājs, kuriem viena no iezīmēm ir ļoti tāda burtiska Bībeles tekstu tulkojums attiecībā uz Izraēlas zemi. Un tas, ko viņi uzskata, respektīvi, tā ir daļa no šīs ticības pārliecības, ka tur nav nekāda vieta Palestīnai, tur nav nekāda Nu, vieta nu. Gazai vai vēl kaut kam, respektīvi, Izraēla ir svētā zeme, kas pieder Izrēlai, un tur nav nekādu iebildumu. Līdz ar to šis posts, šis nozīmējums ir tāds, nu, dziļi simbolisks. Kaut kādā ziņā tas ļoti skaidri parāda Maksimāli nostāju. spēcīgs, jā. Jā. Un, nu,
Principā un Izraela ļoti apsveica šo un viņi ir ļoti priecīgi un cerīgi šajā ziņā. Nu, bet jā, tas ir tāds ļoti skaidrs nu, vēstījums, principā, kā Amerika skatīsies uz šo konfliktu. Tas ir Ne arī dzelzceļš jā. vēstījums. Trumpam par gāzu laikam nav bijušas tādas ļoti skaidra viedokļa, bet viņš kaut kādā brīdī izteicās, ka tur varētu uzbūvēt kūrortus, pludmales. Nu, Un, skaidrs. nu, restie, tas ir tas droši vien iedod kaut kādu priekšstatu. Bet, nu jā, tā kā vēl, un es iesākumā pieminēju to veselības ministru, par viņu daudz pagaidām nerunā. Bet, manuprāt, tā ir ļoti interesanta tēma, tāpēc, ka par veselības ministru kļuvis Roberts Kenedija brālēns, šķiet viņš. Jā, katrā gadījumā no ģimenes, kurš nu, mainstream medijos vismaz ir pazīstams vai tiek saukts par antivakseri un dezinformatoru un tādu plašu slavu ieguva Covid pandēmijas laikā. Es droši vien arī negribētu iet tajā diskursā par to, bet man šķiet, ka ne līdz galam godīgi, varbūt, vai ne līdz galam taisnīgi tiek atspoguļots tas viņa mm, ieguldījums un lietas, jo principā viņš ir slavens kā jurists, kurš ir cīnījies par dabas piesārņojumu, pret dabas piesārņotājiem. Tā ir bijusi viņa milzīga tēma. Un tad kaut kādā brīdī viņš sāk interesēties par vakcīnām un autismu, šis te uzstādījums viņam ir iedevis to antivakseru. Es kaut gan no otras puses, es atzīstu, es neesmu pārlasījis viņa grāmatas, viņam ir publicēts arī grāmatas, tur gan par Covid vakcīnām, vēl kaut ko, bet viņš ir interesants personāžs tādā ziņā, ka tie jautājumi, kurus viņš uzdod, jau patiesībā nav nepareizi vai nav īpaši atžgārni. Nu, respektīvi, viņš mēģina atbildēt uz jautājumu, kāpēc Amerikā, piemēram, pieaug autisko bērnu skaits vai kāpēc Amerikā pieaug. Un mēs zinām, ka Amerikā ir milzīga veselības pandēmija. To gan var teikt. Nu, viens ir aptaukošanās pandēmija. Un tā ir milzīga lieta, ko līdz šim viņi nekādā veidā nav spējuši risināt. Un otra pandēmija ir vielu lietošanas, farmakoloģiskā pandēmija, varētu teikt, principā opiātu, kas Eiropā praktiski tāda lieta nav pazīstama, bet Amerikā tas ir milzīgos, un tā bija arī oficiāli izsludināta kā reāla veselības pandēmija, respektīvi cilvēki, kas ir atkarīgi no pretsāpju medikamentiem, kurus viņiem brīvām rokām izraksta ārsti un farmācijas kompānijas, kuras ļoti negodīgā praksē šos medikamentus reklamē un dažādos un slēpj riskus, nu, un vēl uz dažādām citām medikamentu grupām tas attiecās. Nu, respektīvi, Kenedijs ir ļoti milzīgs kritiķis šīm te abām lietām. Viņš ir milzīgs kritiķis pret gan par uzturindustriju. Viņa ideja ir, ka pie aptaukošanās pandēmijas primāri ir vainojama uzturindustrija. Un viņš ir kritiķis farmakoloģijas industrijai. Viņš saka, ka pie šīs atkarību pandēmijas, no psihotropo medikamentu lietošanas pandēmijas, nu, to starp ieskaitot antidepresantus un vispārējo, kur Amerika ir līderi, tur ir vainīga farmācijas industrija. Un viņš ir pieteicis tādu zināmā, viņš figūra pret tām divām industrijām. Interesanti. Man tas šķiet interesanti, kā tas risināsies. Nu, protams, ka pretējā puse viņu uzreiz ārkārtīgi diskreditē. Viņš jau tiek saukts, nu, tur, liekas, viņam nav cita apzīmējuma medijos kā antivakseris un dezinformators, nu, saprotam iemeslu dēļ. Bet nu, tas, ka Amerikai šīs tēmas ir milzīga problēma, un tas, ka man šķiet, ka viņam varētu būt kaut kādi, pat ja daļa no lietām, kuras viņš saka, nav īsti precīzas, es domāju, ka citas tēmas viņam varētu būt diezgan parocīgas. Tas vispār perfekti raksturo arī Trumpa politiku un tā tālāk. Nu, dažas lietas, ko viņš saka, neatbilst patiesībai un vispār ir stulbas, bet dažas viņš uzdod pareizus jautājumus. Jā, un tā. Nu, labi, es sagatavošos uz citu reizi par Kenediju. Man tur, nu, labi. Es labāk pabeigšu par Melāniju. Restīvi, tur atdzīvojās teorija tāda, ka atceries savā laikā iepriekšējā prezidentūrā bija tāda, nu,
nezinu, kā lai to nosauc, hipotēze, ka Krievijai FSB ir kaut kāds kompromats uz Trumpu no laikiem, kad Trumps kā uzņēmējs tur apciemoja, tur bija Maskavā un tā tālāk. Tur, ka esot visādi video un foto un ar seksu foto un seksu video un tā tālāk un tā joprojām. Un šī te pagājušā nedēļā, tagad, kad parādījās tie Melānijas video, tad viena no interpretācijām bija, ka tas ir vienkārši Trumpam atgādinājums, ka nu, mēs tagad parādām šo, bet tu saproti, mēs varam parādīt arī tevi pašu, ja nu, teiksim, tādā pat izskatā un vēl labākā. Un tādā. Es gan nezinu, cik tas nu, Trumpam varētu baigi viņu uztraukt, ja ka parādīt tur kaut kādas 30 gadus vecas bildes vai 35, kur viņš tur kādu dara kaut ko seksuālu. Nu, nezinu, bet nu, tāda lieta atdzīvojās. Es redzēju, ka tu šonadēļ ietvītoji par to, ka viņš likvidēs to izglītības pārvaldi. Jā, tā ir Tev viena no liekas, ka lielajām. tev likās, ka to vajag uz Latviju pārcelt vai kā? Tad, respektīvi, viena no pirmajām reformām, ko viņš ir pieteicis, ir, un ko izskatās viņš arī uzreiz īstenos, ir centralizētās izglītības pārvaldes likvidācija. Respektīvi, Amerikā, protams, mēs saprotam, ka tā situācija nav attiecināma tiešā veidā uz Latviju. Amerika ir federatīva republika, jāsaka, Federācija, jā. federācija. Katrs štats ir savā ziņā neatkarīgs, nu, bet arī viņiem ir viena centrāla autoritāte izglītības pārvalde, kas atrodas Vašingtonā. Kaut kas līdzīgs kā mums, nu, tas ekvivalents varētu būt izglītības zinātnes ministrija. Un tā iemesls ir lielā mērā cīņa pret vokismu, pret visu kreiso ietekmi izglītības sistēmā. Un, starp citu, izglītības sistēma droši vien ir tā sfēra, kurā vokisms, visas šīs kreisās idejas, sākot no teiksim, vienlīdzības iekļaušanas un beidzot ar diezgan radikālām dzimumu idejām un praksēm un situācijām, kur pilnā nopietnībā vecākiem nav vairs iespēja iegūt informāciju vai pat noteikt nu, savu bērnu tālāko dzimumu tranzīciju, to pārņem skolas kaut kādā mērā šo funkciju vairākos štatos. Nu, Restīvi, Amerikā tā ir milzīga tēma, kas Eiropā atspoguļojās, protams, tikai daļēji un fragmentāri. Nu, un tad Trumpa ideja par šo ir, ka nu, loģiski tā kā kaut kādas tādas lietas var izplatīties tikai centralizēti un no augšas, tad laba doma ir to centralizēto funkciju nu, likvidēt un uzticēt izglītošanu bērnu no pašiem štatiem. Tātad, nu, tad attiecīgi katrs štats var pats lemt kādas par šīm lietām, kas ir ļoti saprātīga doma. Izglītībā tā jebkurā gadījumā centralizācija vienmēr būs problemātiska lieta, un Latvijas kontekstā jā, tā ir. Mums ir milzīgs centrālais aparāts, izglītības sistēma ar saviem centriem un aģentūrām. Un tas ir ārkārtīgi neefektīvs aparāts. Nu, tā kā ārkārtīgi neefektīvs. Un tad mums ir skolu tīkls, kurš arī ir ārkārtīgi neefektīvs. Un droši vien nu, par to, ka mums ir problēmas izglītības sistēmā un skolu tīklā, nu, tas tā kā visiem vairāk vai mazāk ir skaidrs. Mana, tā ir mana personiskā pārliecība, ka šo sistēmu nav iespējams nekādā veidā uzlabot. Tādā ziņā, jo pati sistēma ir defektīva. Un viņa pirmkārt ir ideoloģiski defektīva. Mums nav vajadzīga viena centrāla, kas pasaka, kas katrā skolā, kas kontrolē katru skolu valstī un ko katrā skolā māca un kā. Nu, tas līdzīgi kā kontrolēt, pateikt, ka katrā ēdnīcā, ko katrs cilvēks ēdīs, mēģināt noteikt. Tas, protams, tā nav. Es domāju, ka šo sistēmu arī Latvijā var uzlabot būtiski tikai decentralizējot sistēmu un, protams, uzticot lielāku autoritāti pašām skolām. Nu, novirzot to, kas tagad ir. Principā katrs papīrs, katra lieta, katra kustība ir jāsaskaņo tur 10, 20 līmeņos ar augstāko varu, kam vispār nav nekāda sakara ar tiem cilvēkiem uz vietām. Es domāju, ka risinājums ir iet uz tādu modeli, kur katra skola kļūst diezgan tāda, iegūst lielāku autonomiju gan attiecībā uz to, kādu saturu viņi māca saviem bērniem, gan to, kā vispār veidot to skolas iekšējo vidi un pēc kādiem kritērijiem samērās ar citām skolām. Un tas nozīmē, ka arī vecākiem ir lielākas iespējas
izvēlēties, un kādā ziņā arī lielāka atbildība, protams, nu, jo šī te ideja, starp citu, izglītības ministrija, protams, kā reiz nāca klajā ar kaut kādu paziņojumu, ka viņi teikt ieviesīs kaut kādu jaunu programmu, un ar to viņi nodrošinās izcilu izglītību pilnīgi katrā Latvijas vietā, katram Latvijas bērnam. Nu, tad pilnīgi bezjēdzīgi, tukši slogani. Mēs nevaram nodrošināt tā kā dažās skolās labu izglītību bērniem, kur mēs nodrošināsim pilnīgi visās Latvijas vietās. Nu, tas vienkārši nav reāli. Eh, Līdz ar to viņi jau dzīvo tādā neizpildāmā fantāzija pasaulē. Es domāju, ka decentralizācija, lielāka autonomija skolām, nu, tas ir arī mūsdienu virziens, tā kā mūsdienu pasaules trends. Es domāju, ka bez tā, un tas savā ziņā risināt arī lauku skolu problēmu. Eh, Šis ir super interesants jautājums. Es tev nepiekrītu par 1000%. Tā varbūt. Ja es būtu Latvijas ministrs prezidents, tā tālāk, es nevis es nacionalizētu skolas. Skolas jānacionalizē. Skolas visas jānacionalizē. Tā problēma visām jābūt valsts skolām, un bardaks beigtos ar to, nevis ar decentralizāciju. Proti, šī brīža problēma ir tā, ka skolas, nu vispār izglītojušās skolas, ja, viņām ir divi saimnieki. Viņām ir divi īpašnieki. Nu, teiks, tad, no tur sākās visa problēma. Viņas ir pašvaldība, pašvaldība atbild par ēku, par visu kaut tā, algas un programma centralizēti. Skolas. Ja, mēs nevaram tīklu sakārtot. Tāpēc, ka pašvaldības negrib slēgt savu skolu. Pašvaldība saka, es gribu savu skolu. Protams, es viņu saprotu. Nu, es esmu pašvaldība, man vajag, lai te ir cilvēki, man vajag, lai te kaut kas notiek, aizslēgs man te skolu. Es pretojos skaidrs, ka visiem spēkiem, lai man te aizslēgtu skolu. Rezultātā mēs nevaram skolu tīklu. Izglītības ministrija saka, nē, te vajadzētu to skolu slēgt, apvienot ar to, izdarīt šī tā, ka mums būtu lielāka skola, tur būtu skola, skolotāji varētu vairāk saņemt. To nevar izdarīt, tāpēc ka pašvaldības ir pret. Vienīgais mums proftehniskās skolas ir valsts skolas, piedara pilnībā valstī. Tur arī ir kārtība. Ja? Nu, teiksim, šī ir daudz lielāka šī ziņa. Latvijā skolas būtu jānacionalizē. Visās skolās skolotāji tātad vienādas algas, vienādas programmas, kā starp citu Eiropā daudz kur ir. Ja? Nu, Francija, protams, piemērs labs, nu, vēl tur virknē, teiksim, un tā. Iedomāties, kā decentralizēt. Resti, kurš par to maksās? Kā tas darbosies? Es saprotu to Amerikas stāstu. Amerikā skaidrs. Tas bija svarīgs solījums Trumpam, un tam ir sakars ar to, ka Trumps ievēlējās lielā mērā uz antivokisma teiksim, tā viļņa. Un ir skaidrs, ka, ja es esmu vecāks un man bērnu skolā, teiksim, toaletē tiek ierīkot kaķa kaste, jo tur ir viens bērns, kurš identificējas kā kaķis un viņš čurās kaķa kastē, ja, tad es sāku domāt, ka kaut kas nav varbūt kārtībā. Ja, teiksim, un tam līdzīgi, un varbūt skolā tādas lietas nevajadzētu pieļaut. Ja. Un tam līdzīgi, ja kāds grib spēlēt kaķi, lai viņš paspēlē mājās kaķi, bet un tā. Viss tas ir skaidrs, bet atcerēsimies, kādā raidījumā runājām par to, ka kaut kādas idejas no Amerikas tiek automātiski pārceltas, tie progresīvie pārceļ uz Latviju un pēkšņi kļūst par Palestīnas kaut kādiem aizstājumiem, tāpēc, ka tas ir Amerikā. Man liekas, ka tu tagad kaut kāda ideja, kas ir kaut kur Amerikā pārcel uz Latviju, kur Latvijā īstenībā vajadzētu rīkoties, manuprāt, pilnīgi pretēji. Kādā veidā decentralizācija varētu kaut ko glābt? Es nevaru iedomāties. Es tomēr gribētu iebilst, ka šī nav Amerikas ideja. Decentralizācija un varas nodošana vistuvāk cilvēkiem, uz kuriem tā attiecas, ir patiesībā katolicisma doktrīna. Tas ir Romas katolicisma ideja. Īpaši decentralizēta struktūra ir Romas katoļu baznīca. Kas izceļās ar savu decentralizāciju. Ko tik veiksmīgi viņi neievieš dzīvē, bet tie ir idejiski, šī ideja nāk no turienes. Es pateikšu, kāpēc, manuprāt, tas, ko tu saki, nav iespējams. Tas būtu iespējams tādā situācijā, mēs pieiet izglītošanai. Es domāju, tas ir ideoloģisks jautājums. Mēs varam pieiet izglītošanai ļoti tehniski. Teiksim, tā ir tāda tehniska lieta, ko zināšanas, kuras mums ir vienkārši jāiedod bērniem, un pēc tam viņi jāpārbauda ar eksāmenu palīdzību, tur jāsašķiro un viss pārējais. Es domāju, un no manas pieredzes, gan strādājot skolā, gan kā bērnu terapeitam, tas nav tas, kā izglītošana nodarbojas, un es neticu, ka tas ir tas, kā izglītībai vajadzētu būt. Es domāju, ka mēs esam brīdī, kur arī tādā vēsturiskā situācijā, kur vecā skolas sistēma jebkurā brīdī, jebkurā gadījumā vairs nestrādā īsti.
Tā kā mēs par to runājam diezgan daudz un nopietni. Mēs nevaram vairs uzturēt šādu sistēmu. Tas nav arī vajadzīgs. Bērni ir pārāk dažādi. Mēs nevaram mācīt vienā veidā bērnus, tur izcilniekus gimnāzijas un bērnus, kuriem ir tur īpašas vajadzības. Tās skolas viņiem būs pilnīgi divas dažādas lietas. Mēs būs vecāki, kur grib, lai viņu bērni mācās vairāk saskaņā ar dabu un staigā ar basām kājām, piemēram, klasēs un attīstās emocionāli. Būs vecāki, kur gribēs, lai viņu bērni iestājās Oksfordā vai Kembridžā. Un tās būs divas pilnīgi dažādas skolas. Un es domāju, ka tajā nav nekā nepareiza. Un es domāju, ka veids, kā to var izdarīt, ir dot lielākas autonomijas pašām skolām. Protams, ka ne tā, ka tie ir neatkarīgi biznesi, bet katra skola un cilvēki, kas strādā skolā, to labi zinās. Katra skola ir sava republika. Tā ideja, kāpēc bērni vispār tur mācās vai nemācās, tas ir par attiecībām, tas ir par to, kāda ir noskaņa, kāds ir klimats skolā. Nu, un tikai tādās mazās skolās paši cilvēki uz vietas var tikt galā ar jaunajām problēmām, piemēram, ar to, ko vispār mūsdienās mēs varam iemācīt vai neiemācīt bērniem, ko darīt ar tehnoloģijām, ko darīt ar mākslīgo intelektu. Visas šīs lietas, tā kā tu nevari Es tev centralizēt. pilnīgi, tas viss, ko tu saki, pilnīgi es tev piekrītu un pareizi. Bet kā to panākt? Ja? Tagad, piemēram, tas, ko tu ietvītoji par to, kur tā izglītības ministrija ierakstījusi, tā patiesībā, nu labi, es tev piekrītu, tur tas wordings, nu, tāds, nu, neveiksmīgs varbūt, bet tā ideja, ko viņi dara, bet es nezinu, vai izdarīs, bet tā ideja, ka mums tagad ir savanā sistēma kopš kaut kāda 90, es nezinu, kura gada, ka nauda sako skolniekam. Un tā sistēma ir pierādījusi, ka viņi nestrādā. Viņi vienkārši nestrādā. Tāpēc, ka nauda aizsako skolniekam uz kaut kādu mazo skolu, kur ir 6 bērni klasē, un ar to naudu nevar samaksāt visiem skolotājiem, kas vajadzīgi, lai šo bērnu samaksātu. Tā sistēma nestrādā. Līdz ar to, teiksim, izglītības ministrija tagad jau kādu laiku, bet tā ir, manuprāt, pareiza ideja. Nu, ne, pareizā ideja ir nacionalizēt skolas, un tad vienkārši visu sadalīt darbu. Bet nākamā pareizākā ideja būtu, manuprāt, tā, ko viņi dara. Viņi grib salauzt principu naudu seko skolniekam un dot naudu skolai, kura ir pilnvērtīga skola. Uztaisiet pilnvērtīgu skolu, kura nodrošina zināmu kvalitāti, un jūs dabūsiet naudu. Ja? Un ja tā skola nav pilnvērtīga skola, un tad mēs viņai nedosim naudu. Es domāju, tas ir solis pareizā virzienā. Ja? Protams, tas neatrisina problēmu, ko tu saki. Nu, kā izglītība katrā vietā? Nu, katrā vietā nekad nebūs izglītība. Nu, mēs esam izmirstoša tauta. Kā tur kaut kādā zemgalē skolnieku skaits ir samazinājies par 70%. Nu, teiksim, tikai Rīgā un Rīgā pierīgā vispār skolnieku skaits aug vai saglabājas. Tā. Skolnieku skaits dramatiski krīt. Nu, ir kaut kas jādara ar skolu tīklu. Ja? Nevar to savu to labo skolu, ko tu runā, viņai vajadzīgi skolnieki. Nu, Es, viņai vajadzīgi skolnieki. es neredzētu to kā īpašu problēmu, jo vēsturiski un arī tagad mūsdienās mums ir skolas, kurās ir 4, 6 cilvēki, 12 cilvēku skolas. Mājskološanas kustība ir diezgan liela. Labi, ir virkne Mājas risinājumu skološana cilvēkiem. brīnišķīgi, bet kas tā par cilvēkiem. skolu ar 12 cilvēkiem? Tas ir, kurš var atļauties uzturēt tādu, ja mēs gribam 12 cilvēkiem nodrošināt kvalitatīvu izglītību, tas ir kaut kas super ekskluzīvs, super dārgs. Kāpēc mēs to nevaram atļauties? Mēs esam nabadzīga valsts. Neviena valsts to nevar atļauties, uzturēt skolu 12 cilvēkiem. Bet, kad tu saki par skolu, tu droši vien iztēlojies tādu, ka tā ir bezmazliet tāda pati skola, kā skola 2000 un skola 12. Bet, protams, tā nav. Tas līdzīgi kā mēs varam izveidot mājas skolu. Mēs varam uzturēt mājas skolu patiesībā ar diezgan maz cilvēku skaitu, tieši tāpat mēs varam arī skolot bērnu grupiņās. Es domāju, tas viss ir izcinājums. Manā idejā, protams, viens no iemesliem, kāpēc šī par programmu skolā tas nekad nestrādās, ir tāpēc, ka, starp citu, tā nauda seko skolēnam, tā problēma ir tā, ka tā nauda, viņa tipa seko skolēnam, bet neviens nevar izsekot pašu to naudu. Tā ir, zinām, problēma. Tas ir Tāpēc, ka iemesls, paši divi saimnieki, tur tā problēma Latvijā, ka tev kaut skolai kādā divi ziņā, saimnieki, jā. viņi iedod un pašvaldība, un tālāk tur sākās problēma. Ja? Vajadzīgs nacionalizēt skolas un dot skolām naudu. Pataisnība, nekur viņi nepazustu. Būtu skolnieki, un vēl skolotājs vēl varētu par ierēģiem pataisīt. Ja? Nu, teiksim, un viņi saņem savu fiksētu pēc kategorijām naudu, un tas skolnieks vienalga, kurā vietā Latvijā tu saņem fiksētu visur vienādu naudu. Ja? Tas būtu normāli. Skolotāja ideja par ierēģiem gan varētu būt ir laba. Vācijā tas tā ir. Jā, Un tam, protams, jā. es gan domāju, ka tas nerisinātu. Piemēram, skolotāja trūkums arī ir viena no problēmām, kuras šie visi risinājumi. Bet, ja tas, ko es domāju, man šķiet, ka svarīgāk būtu nevis likvidēt
izglītības ministriju, bet būtu svarīgāk pārnest skolotāju izglītošanu no šobrīd absolūti neefektīvām, diezgan bezjēdzīgām studijām bakalaura līmenī universitātē, pēc kurām šķiet man, ja es nemaldos, mazāk par 20% to cilvēku vispār paliek skolās. Tam nav nekādas vajadzības kaut ko tādu darīt. Skolotājs var sagatavot uz vietas skolās. Nu, tā kā kāds, principā, arī vēsturiski bieži ir noticis, jo pati skola vienmēr zinās labāk, kāda veida skolotāji viņiem ir nepieciešama. Protams, ja tās nebūs nacionalizētās skolas tavā izpratnē, bet tās būs manas autonomās skolas, kuras vadīs. Un vēl man šķiet, kāpēc es to risinātu, jo tad mums nevajadzētu domāt, kā mēs varam atrast 2000 jaunus pedagogus, piemēram, tāpēc, ka mēs nevaram atrast 2000 jaunus pedagogus. Bet tas, ko mēs varam atrast, vai vismaz mēģināt atrast, meklēt nevis pedagogus, bet direktorus. Un mācīt nevis skolotājus, bet mācīt skolu vadītājus. Tas man šķiet ir zināms risinājums, lai to varētu darīt, protams, ka šiem vadītājiem ir jādod zināma autonomija. Tad jau tā būtu tāda, un mēs nevaram tur atrast 2000 skolotājus, bet mēs varam atrast 200 cilvēkus, kurus varētu izmācīt, sagatavot par labiem skolu direktoriem, mūsdienīgiem, tādu izpratni un pārējo. Nu, un tad viņi attiecīgi savā skolās arī gatavo savus pedagogus, cik viņiem tur ir vajadzīgs un kādā veidā tas ir vajadzīgs. Bet Domāju, problēma jau restīvi, ir naudā, algās. Nu, tu nevari atrast skolotājus, ja tu viņiem nemaksāsi. Ja tu viņiem maksāsi, viņi paši atradīsies. Ja? Un tad, kā viņus apmācīt, tā problēma ir naudā. Un nākamā problēma ir tajā, ka nauda jau mums īstenībā izglītībā ir diezgan ok kopumā. jā. Tieši viņa neefektīvajā sistēmā. Nu, viņi nevar, mēs to nevaram uzturēt, restīvi, un viņa tā kā, tā kā tā vai citādi ir sistēmiski jāsakārto kaut kas. Un tad, jā, protams, skolotāji, nu skaidrs, tā ir mega problēma. Bet, ja tur būs labas algas, labas garantētas algas, normāls slodzes, viss sakārtots, viņi atradīs. Konkurss būs jārīko uz Es skolotāju. tev iedošu pretargumentu. Vispār arī pētījumi parāda, ka nauda nav vienīgais iemesls, kāpēc skolotāji nenāk uz skolu vai kāpēc viņi aiziet prom. Un, starp citu, no šīs programmas, kas ir iespējamā misija, kādreiz viņi saucās, un tad viņam ir cits nosaukums, bet tie ir cilvēki, kas ienāk mācīšanā jau tur citu apsvērumu dēļ, viņiem ir labāks algas un vispārējais. Viņu vidējais karjeras ilgums skolotāja profesijā ir 2 gadi. Nu, tā kā mēs iztērējam milzīgu naudu, lai sagatavotu šos cilvēkus, un tad viņi nostrādā skolā 2 gadus. Tā nav nauda, kuras dēļ viņi aiziet no skolas, tur ir virkni vēl citu iemeslu. Bet, nu jā, es domāju, izglītības sistēma vispār ir kaut kas tāds, kur, kurā ir ļoti viegli iebrist, bet izbrist no tā ārā sarežģītāk. Es vienkārši ticu, ka nākotnes pasaule ir mikropasaule. Nu, ka tās labās lietas var izdarīt mazā līmenī, uz vietas ar mazu skaitu. Un es neticu, ka mēs varam būvēt milzīgas institūcijas un tās kaut cik labi pārvaldīt. Tur vienkārši pārāk daudz risku. Nu, tā kā tu teici, tev nacionalizētā skolu sistēma izdomā obligātais kurs pedagogiem, visiem jāaiziet. Nu, mēs mācīsim tur par dzimumu identitāti bērniem no 3. klases šādā veidā. Nu, tev ir Nu, vienots kādus skolu politiķus tīkls, tev tas ievēlēs? viss būs jādara. Nu, Kāds politiķis ievēlēs, tas būs, protams, programmu, bet kā tad tu nevari arī cer, nu, programmām kaut kādām jābūt, nu, kaut kādām universālām programmām, kā Bet tad mums tā? jau tagad ir. Mums ir milzīgi daudz programmu. Mums ir Latvijas programma, mums ir IB, starptautiskais bakalaurāts, mums ir franču programma, mums ir vācu programma. Jau tagad Latvijā bērni mācās pēc virknes ļoti dažādu programmu. Nu, tā kā, globālā pasaule to piedāvā tādas Tas, iespējas. protams, ir vēl viens jautājums, ko es nekad nevaru saprast, un man neviens nav varējis atbildēt. Kāpēc mēs vienkārši nevaram paņemt IB programmu un pielikt klāt latviešu valodu, un restīvi vēsturi un literatūru, nezinu, 3 priekšmetus. Man tas nav saprotams, kāpēc mums ir, jo mēs nevaram izgudrot, acīm redzami, Latvijā trūkst uz vietas, nezinu, intelekta, nezinu kā, lai uztaisītu normālu programmu bērniem, kur ņemtu
kuru akceptētu kādā pasaulē vēl kaut kur. Nu, Es arī es cik nedomāju, domāju. ka to vajag. Es nesaprotu, kāpēc mums vajag taisīt pašiem savu tur matemātikas, ķīmijas, fizikas, vēl kaut ko. Nu, restīvi šīs lietas, kuras ir ļoti labi izveidotas, ļoti labi saturi, kuras vienkārši mēs varētu pārņemt. Un tagad tu saki, jā, mācīt tas, kas mums ir atšķirīgs, proti valoda, vēsture, nu, un vēl divas lietas. Bet, nu, Nu, ok. jā, jā, to mierīgi varētu tur integrēt, un nav skaidrs, kāpēc to nevar. Bet, nu, labi, tas cits jautājums. Vēl par saskaņu, apvērsumu saskaņā ir lūsti parunāt. Es, ja godīgi, vēl neesmu tam pieslēdzies, tam notikumam. Tas ir interesants notikums, jo viņš ir īpaši interesants ar to, vai, kad nu, es par to tiktu, kā ierunāju, tad de facto uztaisīju sižetu. Tur īsāk sakot, tas stāsts ir apmēram tāds, ka nu, mums tātad bija divas Krievu partijas visus šos pēdējos gadus - stabilitāte un saskaņa. Stabilitāte tas ir Rosļikovs, tas ir nu, tā, tad, tādi nu, cieti Krievi, kuri nu, skaļi to nesaka, bet nu, atbalsta Putinu, atbalsta visu, nu, teiksim, un tā. Un īstenībā tāda politika, ka nu, mēs to skaļi teikt nevaram, bet nu, jūs starp mums runājat, mēs visi saprotam, par ko mēs runājam. Ja? Un Putins labs, un Krimnašs, un Padomju Savienība, tas vispār ideāli dodiet atpakaļ. Tur ir Kabānaus, tur ir Pliners, tur ir visi vecie Krievijas Savienības kadri. Un tam līdzīgi. Viņi taisa reklāmas, par kuras ir aizliegtas priekšvēlēšana laikā krieviski. Viņas taisa bulgāru valodā, nu, bet mēs jau saprotam. Un tam līdzīgi. Nu, un tad mums bija saskaņa, kurā, nu, teiksim, tur tā tad Urbanovičs un Ušakovs tur nosodīja Krievijas iebrukumu, atbalstu Ukrainu, visu laiku balsoja, viss pareizi Eiropas parlamentā Ušakovs. Un tagad, burtiski tagad, pēkšņi. Tā kā viss ir apgriezies par, nu, Ušakovs un Urbanovičs ir apgriezušies pa 180 grādiem, vairs nekādi labie krievi, nekas tam līdzīgs, apvienoties ar stabilitāti, startēt Rīgas domā kopā ar stabilitāti, un ar Plineru un Kabānovu un visu šo te un tā tālāk. Un vairs tur neakstīties ar nekādām tur šitām te divām identitātēm, viena valoda, divas identitātes, nezinu, tur vēl kaut kas kaut kāda Eiropas krievu identitāte. Nē, nu, teiksim, un vienīgais, un ja tas nenotiks, tad tikai tāpēc, ka viņi nevar sadalīt pirmais numurs, kurš būs Rīgas domē Urbanovičs, kurš grib atgriezties pēkšņi, vai Rosļikovs. Tā tad. Kas ir vienīgais, nu, nē, bet nu, tas nav gluži vienīgais šķērslis. Morozovs izstājās, kas bija viņa pirmais numurs paredzēts Rīgā, izstājās no partijas. Vēl tur virkne cilvēku no saskaņas. Vienkārši viņi nav gatavi vairs. Ir tādi krievi, nu, teiksim, tādi krievu politiķi mums Latvijā, kur vairs nav gatavi iet, nu, teiksim, kopā ar Rosļikovu un kopā ar tādiem Kremliniem un tā tālāk. Ja? Bet, nu, Ušakovs ar Urbanoviču viņus tur spiež. Un, nu, redzēs, 30. datumā saskaņas kongress, tad būs redzams, saprotams, ar ko tas beigsies. Tas ir nu, liels pavērsiens tajā krievlodīgo spektrā Latvijas politikā. Un ļoti interesanti vienkārši ir laiks, kurā tas notiek. Un jautājums ir, vai tas ir saistīts ar to, ka, piemēram, Putinam iet daudz labāk, Krievijai iet daudz labāk Ukrainā. Nu, ka jau ir skaidrs, ka, restīvi, Putins tā kā uzvar, un Putinam šis karš sāk izskatīties aizvien izdevīgāks un izdevīgāks. Un tagad Trumps un tā tālāk, un varbūt mums, nu, kā saka, nav vairs tur jāgatavojas Putina atnākšanai, nu, tā saka, uzvarai, vai kā. Ļoti interesants. Tas Latvijas politikā īstenībā ļoti liels un svarīgs process, kas notiek un kuram ir vērts sekot. Kuram arī mēs, protams, sekosim. Vai nav tā, ka tam kaut kādā ziņā ir saistība ar šo te identitāti, tādā mērā, nu, tieši tā kā tu teici, ka šis sapnis par tur divas valodas, viena identitāte, tur labi Eiropas, Otrādāk, jā. Krievu, jā, un otrādi, respektīvi, nu, ka tas kaut kādā ziņā lielai daļai ir beidzies, ka šī te fragmentācija ir nu, diezgan ievērojama, un es iztēlotos, ka tas veids, kā viņi redz sevi, šobrīd ir principā tādā mērā, ka viņi nevar vairs integrēt sevi kā krievus Eiropā šobrīd. Nu, respektīvi, viņi tā visādi ļoti labi saprotamu iemeslu dēļ, un ka principā ir divi ceļi. Viens ceļš, ja tu izvēlēsies palikt krieva identitātē, nu, tad
tad principā gravitēt atpakaļ Krievijas telpā ir saprātīgs risinājums, vai arī tad pieņemt šo te, kas vēl arī tāda neskaidrāka identitāte par šo diasporas Krievu, it kā, nu, teiksim, Krievu opozicionāru. Kas Latvijā man šķiet patiesībā vispār nekad nav īsti bijusi izteikti šī te grupa, jo Latvijā īsti nav bijusi Krievu inteliģence. Man ir tāda versija, mums ir diezgan, vai pareizāk sakot, ļoti vāja kaut kādā ziņā. Un tad es domāju, ka jā, ka tas, ko mēs dabūsim, būs pārsvarā to grupu, kas virzīsies atpakaļ. Un savukārt ar tiem labajiem vai eiropeiskajiem krieviem, nu, manuprāt, Šleisers strādā diezgan nopietni ar to auditoriju. Un droši vien, ka tā ir tā grupa, nu, kur viņi uzrunās un kur viņi paņems. Es ļoti stingri šaubos, ka nopietns skaits krievu vienalga, cik labu pārietu tur kļūtu par vienotības vēlētājiem, vai nu, tie droši vien tur uz pāris pirkstiem saskaitām. Es domāju, ka šīs divas būs tās grupas, kur tā izšķiršanās notiks. Precīzi ir, kā tu saki, un tas ļoti interesanti. Tieši tagad Rīgas domas vēlēšanās mēs pirmo reizi redzēsim. Īpaši, ja tā tad saskaņa stabilitāte apvienosies, tad mēs redzēsim, kāds tad ir tas īstais sadalījums un cik daudz. Jo Rīgā kā? Rīgā 47% ir krievi. No, vismaz. Mēs redzēsim, kāds ir tas rezultāts, cik daudz, teiksim, krievi. Latvijas krievu ir gatavi iet prom no tās putinistiskās, kremlinistiskās ideoloģijas un gravitēt, teiksim, uz Latvijas pusi. Un jā, Šlesers ir ticamākais, kurš var viņus šī brīdī pārķert. Nu, bet var notikt arī savādāk. Varbūt, ka, teiksim, jo Urbanovičs to nešaubīgi dara, tāpēc, ka tas, ko viņš vienreiz izdarīja. Nu, viņš vienreiz Mm. apvienoja tur visas krievu partijas, mazās sīkās, uztaisīja lielo sāskaņu, visus zem sevis. Un tas garantēja saskaņai, nu, tā tad tur šīs te tur diezgan daudzās vietas saimā, daudzus gadus, ja, un tam līdzīgi. Un viņš tagad mēģina to, nu, teiksim, atkārtot, un, nu, redzēs, kas viņam izdosies šoreiz. Nu, es domāju, tas tiešām svarīgi arī no tādas nacionālas drošības un visu šī tā Latvijas viedokļa. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, kas šeit šī segmentā tagad notiks. Ja. Protams. Starp citu, šī saistībā interesanti. Berlīnē 17. novembrī milzīgs maršs plānojās Krievu opozīcijas. Kas arī ir, man šķiet interesanti tādā ziņā, vai tam būs kaut kādas atskaņas Latvijā, piemēram, Latvijas krievos. Jo, nu, tas liekas, pirmo reizi vismaz pieteikts ir kā liels gājiens pret karu. Nu, tur Navaļnijas sieva šķiet starp galvenajām organizatoriem. Un vēl interesanti skatīties, man vispār šķiet šī Krievijas opozīcija mums ir ļoti svarīga, svarīgs objekts, kam pievērst uzmanību. Un kas diezgan daudz ko pasaka par tām vēsmām. Es tam citu labprāt pievērstu ar tevi sarunātam uzmanību, jo mēs, man liekas, pašā pirmajā sarunā tam nedaudz pievērsām uzmanību. Tur ir vērts pievērst uzmanību tam, kā FSB sašķēla viņus tagad. Jā, Vienkārši iznīcināja. Bet tā ir tikai, tā ir, jāsaka, tiešām eleganti. Tā ir tik skaisti, estētiski. Protams, tas briesmīgi, ja? Bet viņi reāli salika pilnīgos ragos, ja, teiksim, visas opozīcijas grupas, tā ka viņi viens otru ienīst nav tas vārds, ja, apkaro vairāk kā viņus apkaro viens otru vairāk kā jebkad viņus, jebkāds Putins varētu sapņot viņus tā apkarot. Un tas reāli var skaidri redzēt, kā to izdara no malas, ja, teiksim tā. Ko arī mums, protams, latviešiem, kas ir līdzīgas taktikas, kādas Krievija izmanto savās infooperācijās arī citās valstīs, piemēram, Latvijā. Vienkārši sanaidot tos latviešus asiņaini savā starpā, un tev nekas nav jādara. Ja? Viņi paši viens otru iznīcina. Ja? Un ar Krievijas opozīciju tas mūsu acu priekšā, ja teiksim, var izsekot soli pa solim, kā tas notiek. Es nezinu, jā. Te gan gribās arī nedaudz pārfrāzēt Bībeles gudrību par namu, kurā ja nevalda vienotība iekšienē, tad viņai ir ļoti viegli ienākt no ārpuses un sašķelt. Nu, principā, jā, es domāju, ka visticamāk FSB un dienestu, bet Krievijas opozīcija pat par sevi ir ļoti pateicīga, augsne, un viņi, teiksim, šie pretspēki darbojās paši jau pēc būtības tajā psiholoģiskajā audumā, man šķiet.
kas to atvieglo. Es saprotu, arī interesanti tēma par to, vai Krievijas opozīcijai ir kaut kas kopīgs ar Ukrainas pozīciju, piemēram, kas arī droši vien tagad, kad sāksies runas par kaut kādiem iespējamiem dīliem, izlīgumiem, nu, kļūs arī ļoti, ļoti svarīgas. Un sāksies runas par Zelenska vēlēšanām. Nu, Absolūti, jā. kaut kad jau vēlēšanas jārīko. Un tas, protams, ir viena no versijām, ka, nu, lai kaut kādu dīlu panāktu, Trumpa administrācija varētu prasīt citu prezidentu. Nu, teiksim, vai vispār, lai kaut kā virzītos uz priekšu, jo mēs zinām, ka tās attiecības tur nav bijušas vienkāršas un tā tālāk. Protams, kā tur sarīkot tās vēlēšanas. Nu, tur mums būs vēl daudz ko runāt, jā, tuvāk šī gada laikā. Jā. Ļoti labi. Respektīvi, sarunu iemesls sarunām netrūks. Nešaubīgi. Okay. Tad, Labi. jā, un es atgādināšu īsi par to, ka ir vērts komentēt, ir vērts ielaikot. Tāpēc, ne tikai tāpēc, ka mums patīkam arī saņemt kaut kādu feedbacku, bet tas palīdz arī šīm sarunām nonākt apritē sociālo tīklu algoritmos un attiecīgi redzēt vairāk cilvēkiem. Un komentāri ir super vērtīgi, tāpēc, ka tie dod iespēju par to, kas mums sanāk, kas jāuzlabo un labprāt iesaistītos diskusijās vairāk. Paldies! Super. Visu labu!